Sveiki, šeit MZ, un es jums pastāstīšu par veidiem, kā nopelnīt internetā. Ir daudz veidu, kā to darīt, un noteikti vēl vairāk cilvēku, kuri gribētu šo iespēju izmantot. Par to, un kāpēc to daru, ir izstāstīts citā video. Tātad šodien pastāstīšu par veidu, kā naudu nopelnīt ar reklāmas skatīšanos internetā. Uzreiz pateikšu, jaunam autiņam vai dzīvokļa remontam šeit nenopelnīsi, bet telefona, interneta rēķina apmaksai vai kādam piekdienas vakaram pietiks. Projektu sauc vmail.ru. Tas ir starptautisks portāls ar 13 gadu pieredzi. Par statistiku varu izstāstīt, ka tikko atjaunoju lapu. Tātad jaunie lietotāji ir šodien 308, online ir 2355 cilvēki, un pavisam ir reģistrējušies 512 tūkstoši. Izmaksās 13 gadu laikā ir virs 6 miljoniem, tas gan ir diezgan daudz. Reģistrāciju šeit var veikt ļoti vienkārši. Zem video aprakstā būs saite ar norādi. Tātad nopelnīt šeit var vairākos veidos, lasot vēstules, sērfojot internetā vai pildot uzdevumus, kas visi būs saistīti ar reklāmām. Ir vēl veids, kas šeit notiek visādi konkursi, kurus pildot var arī nopelnīt. Kas vēl? Izmaksas šeit var izņemt ārā naudu jau no 20 centiem, kurus var pārskaitīt uz WebMoney. Tātad tas ir virtuālais maks, kas ir apvienots ar jūsu kontu, kur jūs tur uzrādat. Ja šis viss šķita noderīgs pirmajam ieskatam, tad saglabājiet video un meklējiet arī citus manus video, kur apskatīsim jau paraugus, kā pildīt uzdevumus, kuri ir labākie uzdevumi un kā viņus ātri izpildīt. Tātad ieiešu varbūt tās iekšā. Tātad šeit ir tās vēstules. Parādīšu, piemēram, uz klikšķinam. Jāsagaida 15 sekundes, tad var pildīt nākamo. Sērfot internetā. Uzdevumu šeit ir daudz, tātad veidi. 32 lapas, katrā lapā ir diezgan daudz. Šobrīd es uzdevumu nepildīšu, to es paskatieties kādā citā video. Bet tātad, ja esat izlēmis piereģistrēties un pamēģināt, video aprakstā ir saite, zem video aprakstā ir saite ar reģistrāciju, kā man atrast, arī būs norādes, droši varēsiet rakstīt, prasīt un palīdzēšu pēc savām iespējām. Tā kā, lai jums laba pēļņa internetā, uzredzi!